Vizuāla dūmainība. Audi nevarēja iziet tehniskās apskates vizuālās dūmainības dēļ. 2 reizes, vai cik viņš gāja, vajadzēs apskatīties. Izņēmē ekoloģiju visu, citā servizā 2 reizes programmēja, par katru reizu viņš maksāja naudu par to, ka pārtaisītu programmu. Pie mums ir savādāk. Ja tu kaut ko pie mums izdarīji, mēs pa garantiju to visu izdarām. Skaties, cik mākonī celas vizuāla dūmainība. Kāda ir vizuāla dūmainība? Viņš iebrauc iekšā boksā. Skaties, vienkārši pa telefonu, pa kameru ir grūti, bet es vienkārši elpoju. Nenormāla vizuāla dūmainība ir. Un tā no abām trubām. Redzat, ne? Nu, video redzams? Diezgan labi. Ko mēs izdarīsim tagad? Mēs jau izņēmām ārā vadības bloku no tās mašinas. Es viņu nolasīju, atradu oriģinālu failos, parādīšu, kā viņam bija tas fails izdarīts. DPF filtrs nebija izprogrammēts pareizi. 3 galvenās kartes, kas vajadzētu būt vēl saistībās ar DPF atslēgšanu, viņas vajag izslēgt. Un sprauslu aizturēšanas laiks karte pilnībā pārtaisīta. Nezinu, viņi mēģināja to varbūt samazināt tos dūmus, vai kāda iemesla dēļ, vai varbūt nokopija iemeti iekšā. Es nezinu vēstures, kas un kā tā mašina programmē. Es nesmu no tiem, ka pateikt, ka tur viss ir slikti tajā kontori. Bet, faktori ir varbūt dažādi. Varbūt nokopēts fails, varbūt viņš pirka failu vai kā. Es nezinu, baigi neiedziļinājos. Karoči, darām savu darbu, mēģinājām sakārtot to dūmainību. Tulītas būs turpinājums video, kā mums vai paveiksies tos dūmus noņemt nost.